Mēs rakstam tev iekšā, labdien, paskatās, kas mums šeit ir. Mums ir šeit, šo mēs noliekam. Nē, mēs šo liksim šeit laukā. Jā. Mēs uzreiz šo ieliekam. Nu, lūk, un šeit ir apraksts, kas ir lielā netikme. Kas tā tāda ir? Nu, kas saka tālāk, bet visu pēc kārtas. Jau esam nedēļu pasauli sekot tiem notikumiem, jā, kuri risinās Ukrainā. Visa pasaule redz šos divus galvenos dalībniekus. Vladimiru Zelenski, kurš stādīs visai pasaulē kā varonis, ka nežēloja savus spēkus un aizstāv savu valstu Ukrainu agresoru. Un no otras puses mums ir parādīts sliktais puisis pēdiņās. Vladimirs Putins, kurš kā odios līderis, kurš jau tiek parādīts kā pilnīgs ļaunumu iemiesojums. Visi masu informācijas līdzekļi jau ir nolēmuši un stāsta mums, kurš ir tas sliktais puisis un kurš ir tas, kas kā varonis, kā labs puisis. Tie liek mums visu tur rādīt. Aiziet. Un pirms runāšu tālāk, sev pasakīt, kā es neesmu pretī kādu karu. Es neesmu nevienā pusē. Kāpēc? Atbildīs saņemties mazliet vēlāk, kad būsies līdz galam noskatījušies materiālu. Es vēlos sacīt, mēs esam ticīgi cilvēki. Ja mēs esam ticīgi, tad sakiet lūdzu, ko mums, kā ticīgiem cilvēkiem, vajadzētu klausīt to, kas ar masu mēdījumu stāsta un rāda attiecīgās sabiedrības, jeb klausīties to, ko saka svētie raksti. Slomo, kas ir Saloma pamācībās, saka 15. nodaļa 5. pants. Patiesa liecinieks nemelo, bet nepatiesa liecinieks stāsta nekautīgus melus vai nekaunīgus melus. Vai mēs zinām, kurš šajā karā ir patiesa liecinieks un kurš ir kā melu liecinieks? Vai mēs to zinām? Mēs nezinām. Daļēji mēs zinām, bet daļēji mēs nezinām. Mēs vēlāk pārreizināsimies, skatīdamies šo tālāko sižetu. Vai mēs zinām, kurš ir patiesa liecinieks un kurš ir kā melu mednieks, kā melu liecinieks? Par to ir rakstīts Atklāsmes grāmatā 3.14. pantā. Un tur rakstīts, Laodicējas Mašiahniskam debesu sūtim saka, ka nozīmē Mašiahniskam, tas nozīmē svaidītam tulkojumā. Mašiahs ir īrītā svaidīt. Debesu sūtim raksti. Tā saka tās, kas ir amen, uzticīgais un patiesa liecinieks, valdnieks par Elohima radību. Tas ņemts no ebrejānās derības. Atklāsmes grāmatā 1:5 saka, un no Ješā Hamašjāha patieso liecinieku, pirmdzimušo no mirušiem un zemes cienību valdnieku. Tātad, kas mums ir patiesa liecinieks? Ješā Hamašjāha. Bet jāņem vērā, kad tieši Ješā Hamašjāhs, nevis Jēzus Kristus,
Ļoti liela starpība ir šiem diviem apzīmējumiem, vienam pret otru. Nu, lūk, un tā mazliet paskatīt priekšu. Tā. Un kas gan ir tie melu liecinieki, kuri runā daudz melus? Nu, šeit ir norādīts uz cilvēkiem, jā, šeit ir norādīts uz, uz, uz masu medijiem. Tāpēc, ka viņiem par to maksā. Jā. Un kāpēc viņi melo? Tāpēc, ka viņi dara to, ko liek viņu saimnieki. Tie ir masu mēdīji. Tāpēc, ka viņi par to maksā, ir tāda paruna. Tas, kas maksā, tas arī pasūta mūziku. Tie arī norāda, kā jārunā un jāraksta tāda vai savādāka, citādāka informācija. Un ja mēs domājam, ka esam sapratuši, kas tad ir vainīgs? Nu, visādām publikācijām mēs esam mēģinām saprast, kas ir vainīgs šajā karā. Izlasīsim, lūk, ko atklāts grāmatā 16, 17 tā nodaļa no 1. līdz 2. pantam, 18. pants sakam. Es dzirdēju stipru balsi no svētnīcas, kas runāja 7 debesu sūtņiem. Ejiet un izlaiet uz zemes 7 Elakima dusmu kausus. Pēc tam pienāca viens no 7 debesu sūtņiem ar 7 kausiem un teica: Iesim, es parādīšu tev netikli, kuras sēž pie daudziem ūdeņiem. Pasaules cēniņi dzīvojuši ar viņu netiklībā, un zemes iedzīvotāji apreibinājušies ar viņas netiklības vīnu. Tāds ir tas atcerēts, jā. Tas ir Eiropas Savienības ēkā, kas atrodas Strasbūrā. Otrā pusē pie ieejas, otrā pusē pie ieejas. Tur arī rādās, ka viņiem 2 ieejas ir, jā. Tur stāv zvērs liels no metāla. Liels zvērs, kā zirgs, šeit ir daudzā galva, un tur ir viena galva, un sēž šī sieviete arī no metāla izveidota, sēž uz šī zvēra. Tas ir šis Bābeles tornis, šī Brisele. Un tur sēž šī netikli, atcēlot. Un piemērsiet uzmanību 18. pantam. Sieviete, ko tu redzēji, ir lielā pilsēta, kam pieder valdība pār visiem zemes ķēniņiem. Netiklēji visapkārt ir simboli, ragi ar zvēra izskatiem. Kas tad ir šie simboli? Katrs no šiem simboliem kaut ko nozīmē. Nu, lūk. Viens no simboliem ir Romas katoļu sistēma. Tā ir pāvestība. Un lūk, uz ko es vēlos vērst jūsu uzmanību. Uz 18. tekstu. Sieviete, ko tu redzēji, ir lielā pilsēta, kas valda pār visiem ķēniņiem. Viņi draugi. Svētos rakstos mēs redzam pavisam citu gleznu pēdiņās. Pavisam citu gleznu. Svētie raksti mums atklāja pavisam ko citu nekā to,
stāsta masu mēdīju. Par pasauli valda lielā netikme. Romas katoļu baznīca ar pāvestu priekšgalā, un tā valda pār visiem pasaules cienījiem. Kas tad ir šie cienījumi? Tie ir valstu prezidenti, ķēniņi un ķēniņienes, prinči un princeses, un visi tie kalpo Romas katoļu pāvestam. Šeit, cik es pazīstu, šeit ir Trumps, šeit ir Vācijas kanclere, bijuša Vācijas kanclere Merkele. Es pārējos nepazīstu no cēlienes. Tas būs Francijas prezidents, jā. Makrons. Lūk, foto, kurā jūs redzat Vladimiru Puķinu, kur sēžas pieņemšanā pie pāvesta Francisko. Ievērojiet, Romas pāvests ir baltā, bet Puķins melnā apģērbā. Tāda etiķete. Vēl viens foto. Volodimirs Zelenskis arī melnā apģērbā un pāvests baltā. Jā, šeit viņi stāv abi. Šeit mēs redzam prezidentu Trumpu ar dzīves biedri. Abi melnos apģērbos, pāvests baltā. Un prezidents Obama, kas ir musulmanis, arī melnā apģērbā. Kaut ko dzīvi smējās. Arī Facebooks īpašnieku Marku Zuckerbergu ar dzīves biedri mēs redzam melnā apģērbā. Kāpēc tāda uzsvērtība apģērbos, jeb kā etiķetes? Ja kāds cits formulējums šeit ir jāsaprot. Lieta ir tāda, ka Romas katoliskā mācība, kā aizvietošanas teoloģija ar savu demonisku garu valda arī pār visiem zemes ķēniņiem. Tā izprasās arī apģērbu nešanā. Balto apģērbu nes galvenais, ar melni tie, kas ir paklātībā. Jā, interesanti. Tā ir tā simbolika, kurā pasaulē viņi dzīvo. Šī simbolika runā vairāk nekā visi pasaules mēdī kopā. Jā, tā tas ir. Diemžēl. Pūporsēdienas misē pāvests Francisks nosoda kara neprātu. Jā, tā ir kameleona daba, jā. Draugi, viņi visi kalpo netiklēji Vatikānam, Romas katoļu baznīcai. Jūs saprotiet to? Lūdzu, šeit viņi ir. Visi viņi kalpo šai Romas katoļu pāvestībai. Un bez viņu pavēles tiem nekas nav atļauts darīt. Un ja tas ir mums skaidrs, tad rodas jautājums. Kas tad īsti stāv aiz šiem drausmīgiem notikumiem Ukrainā, par ko mums ir zināms jau veselu mēnesi? Masu mēdījos tiek atspoguļots, ka tas ir tas labais puisis. Kas ir tas labais puisis šeit ir atspoguļots? Un kas ir tas sliktais puisis? Un tie visi, kā viens norāda, ka sliktais puisis ir Puķins. Bet tā nav taisnība. Puķins ir tikai izpildītājs. Arī Zelenskis ir tikai izpildītājs. Svētie raksti saka pavisam ko citu. Šie divi cilvēki ir tikai instrumenti, izpildītāji
no viņiem nenāk iniciatīva. Klausieties vēlreiz pantu no atklāsmes 17, 18. Sieviete, kuru tu redzēji, ir lielā pilsēta, kas valda pār visiem zemes ķēniņiem. Kā jūs domājat? Šie zemes ķēniņi, prezidenti, premjerministri ir vienlīdzīgi, ir partneri Vatikānā? Nu, nē. Viņi nav partneri. Viņi visi kalpo Vatikānam, diemžēl. Visi. Bet ar masu mēdīju palīdzību mēs redzam labo un labsirdīgo Romas pāvestu un jauno diktatūru Vladimiru Puķinu. Galvenās darbojošās sejas paliek ēnā pēdiņās. Un no turienes vada visu notiekošo. Bet tie, kas būs uzmanīgi pētījuši Tanahu svētie raksti, sapratīs, kas ir vadošais un kas ir pakļautājs. Un mums ir jāiepazīstas ar vēl vienu dalībnieku, kuram ir vadoša loma visiem globāliem notikumiem pasaulē. Tā ir Amerikas Savienotās valstis, ASV. Raksts saka atklāsmes 13. nodaļa, 11. līdz 12. pantā. Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes, tam bija 2 ragi, tādi kā jēra, bet tas runāja kā drakons. Tam bija pirmā zvēra vara. Tas darbojas ar pirmā zvēra varu, un tas piesvieta zemi, un tās iedzīvotājs pilnīgi pielūgt pirmo zvēru, kuram zobena brūce bija dziedināta. Tā man ir paskaidrs priekšu, kuram zobena brūce bija dziedināta. Zvērs, kas iznāk no zemes, tas ir simbols Amerikas Savienotās valstī. Un ko tad dara šis zvērs, šī ASV? Šis zvērs ASV runā kā drakons, kā šātans. Viņš, viņš Amerikas Savienotās valstis liek pakļauties visu zemi pirmajam zvēram, kas ir pāvestībai. Šim zvēram Amerikas Savienotās valsts ir mēģinājis pakļaut visas zemes iedzīvotājus tai rakstu apvalstītai netiklē, kas ir Vatikāna ar pāvestības varu Romas katoliskajai baznīcai. Ir jānevēra vēl viens vārds no teksta – pakļaut. Vai iedzīvotājs tiek pierunāti? Nē. Vai viņi slēdz kādu līgumu? Nē. Viņš pakļauj viņus ar spēku un vardarbībām. Viņš liek visu zemi pakļauties pāvestībai. Pirmajam zvēram ir jāņem vērā. Un vēl ir jāņem vērā vēl viens pants no šī panta. Visu zemi. Kā vispasaules policisam, kuram ir iedalīta galvenā loma. Tā mēs redzam. Masu mēdījos saist šausmīgo tirānu vai Puķinu, kas iebraucis Ukrainā. Bet raksti parādā mums pavisam citu attēlu, pāvestību, kas dod norādījumus visiem pašiem cienījiem ievērot pāvestības nolikumus. Es atvainojos. Un tā, ja cilvēks nelasa rakstus, ja cilvēks neraksta rakstus,
tad viņš redz šajā attēlā tikai Puķinu un Žiļenski. Ja nopietnā cilvēks pieiet pie praviešu pravietojumu, tad viņš var ierādīt Amerikas Savienotās valstis. Tad, ja cilvēks studē un tic rakstē, tad viņš ierāda arī pāvestību. Kāpēc? Tāpēc, ka Vatikāns vada visus tā, lai to nepamanītu. Vada slepus aiz slēptām kulisēm. Un Vatikāns šeit darbojas kā režisors. Rodas jautājums, kas īsti stāv aiz kara Ukrainā? Kas finansē? Un tā Amerikas Savienotās valstis izpildā pasaules politiska pēdējās pienākumus, kuri iziet no Vatikāna. Un tā daudziem mums jau ir zināms, kas ir šis cilvēks. Nu, šeit domāju, šis cilvēks, kas stāv, kas uz attēlu minēts. Tā ir mazliet aizbraucu garām. Nekas atstājusies matiņa. Tā, mums ir tas cilvēks vajadzīgs. Vai viņš būs par daudz aizbraucis? Nē, redz, kur viņš ir. Viņu sauc Aleksejs Aristovičs, Ukrainas prezidenta padomnieks. Visu karu laiku Aristovičs seko līdzi notikumiem, viņš taisa aprakstus, bet tā nav viņa vienīgā Aristoviča nodarbošanās. Aristovičs vada arī vēl citas programmas. Aleksej Aristovičs, jā. Духовные упражнения Игнатия Loyola. Attēlā jūs redzat tā saucamā Loyolas, kas ir nosaucta kā garīgie vingrinājumi. Kas tad ir par tādiem garīgiem vingrinājumiem? Un šeit ir vēl viena programma par šo tēmu, kas nosaucas Jēzuīti garīgie vingrinājumi. Духовные упражнения jēzuītov. Ja Aristovičs reklamē jēzuītu programmu un izskaidro to, tad ir nopietni mums jāpadomā, kas tad īsti ir pats Aristovičs? Jā, pilnīgi pareizi. Kā tas reklamē to organizāciju, kurā viņš pats arī atrodas. Pavisam nesen pastara uzzināja par vēl vienu jēzuītu, Tomi Frauču, kurš arī ir Amerikas Savienotās valsts prezidenta padomnieks. Nu, lūk, jums ir vēl viens jēzuīts, prezidents Zaļenska padomnieks Aristovičs. Un viņš vada šo духовные упражнения. Un šeit ir pats Ignāts Loyola, viens no jēzuīta orģena dibinātājiem. Un lūk, ko par jēzuītiem savā grāmatā Lielā cīņa raksta Elena Vaita. Visā kristīgajā pasaulē protestantiem apdraudēja briesmīgi ienaidnieki.
Pirmā uzvaru laiks ir pagājis. Roma pulcēja jaunus spēkus, cerot viņu iznīcināt. Toreiz tika radīts Jēzus ordenis, visnežēlīgākais, bezprincipiālākais, spēcīgs pāvestības aizsardzības izpildītājs. Elena Vaita lielā cīņa. Jā, šeit viņi ir iedzīti, jā. Tā ir visnežēlīgākā, bet tā spēcīgi pāvestīts varas izpildītāja. Jā, lūk, ko raksta Elena Vaita lielā cīņa. Ordena dalībnieki sadās ar svētumu masku, apmeklē cietumus un slimnīcas, kalpoja nabagiem un slimiem. Tādējādi pasvītrodami savu aiziešanu no pasaules un atgādinām par to, kā nes Jēzus vārdu, kurš staigāja visu darīdams labu. Bet zem šī laba izvietotās fasādes bija slēpās paši noziedzīgākie un ļaunprātīgākie nodomi. Galvenais ordina princips bija mērķis attaisno līdzekļus. Piekrišana šim principam, meli, zakšana, viltība un slepkavības ne tikai tika attaisnotas, bet pat tika iedrošinātas, ja tikai tās kalpoja baznīcai. Slēpjot savus patiesos nolūkus, jēzuīti iekārtojot atbildīgās valsts posteņos, panāca iecelšanu karā padomnieka amatā, kas notiek arī pašlaik, un panāca politisku ietekmi daudzās valstīs. Viņi kļuva par kalpiem, lai spiegotu saviem kungiem. Viņi atvera koledžās princi pēcnācējiem, cēla skolas parastajiem cilvēkiem, iesaistot bērnus no procesāta ģimenēm, pāvestības doktrības pildīšanai, atvainojos. Elena Vaita lielā cīņa, 234. lapas puse. Lūk. Ko īsi māca Aristovičs savā jēzuīta programmā? Viņš māca, ka jēzuīti no visas pasaules sabiedrībām, un viņiem visi iznāk labāk nekā citiem. Pāvests ir jēzuīts, pirmais uz troņa. No 300 pašu pasaules gudrākie zinātnieki, no kuriem 168 ir jēzuīti. Lūk, tā. Prezidenta padomnieks Aristovičs reklamē pāvestību un jēzuīta ordeni. Šeit ir tas pat Aristovičs, bet jau ar citu amploā. Šeit prezidents Zelenska padomnieks spēlē Rusinku, un no visa ir saprotams tikai viens. Tas ir kā tāds liels teātris, kur katram ir nozīmēta kāda sevišķa izplānota loma. Un tajā pašā laikā, kad Aristovičs aicina Ukrainu iet karot, jā, viņš ir tiešām aicina Ukrainu iet karot. Un nogalināt pāvests, kurš starp citu ir arī jēzuīts, savus visus iestāties par mieru Ukrainā. Romas pāvests Benedikts aicinās par mieru visus atbildīgos par konflikta eskalāciju Ukrainā. 26. februārī audiencija pie Vatikāna konflikta viņš paziņoja par lielām sāpēm sirdī sakarā ar pašlicināšanos Ukrainā. Tiek izspēlēts pats lielākais teātris, kuru var saprast tikai tie, kas zina, ko par to runā, saka svētie raksti. Viens jēzuīts Aristovičs aicina iet karot un nogalināt, otrs jēzuīts stāsta par lielu sāpju sirdī, kā tas rakstīts par publikācijās sakarā ar karu Ukrainā. Trešdien, 23. februārī.
Tagad paskatīsimies uz šo konfliktu no citas puses. Kas kontrolē Krieviju un kā par šo situāciju domā pats Putins? Mēs visi zinām, ka pēc augstā kara pasaulē radās viens dominējošs centrs, un ar šo ceļu iztulkotu praktiskā rezultātā tas var nozīmēt tikai vienu. Viens varas centrs, viens spēkas centrs un viens lēmuma pieņemšanas centrs. Tā ir pasaule ar vienu saimnieku, viena suverēna. Vladimir Putina runas beigas. Evģēnijs Fjodorovs, Gosdomas deputāts, ekonomisku zinātņu kandidāts, Krievijas valsts kā tāda vairs nav. Tā valsts, kas tagad eksistē, tā ir Amerikas Savienotā radīta kolonija. Un darbojas viņas interesēs. Antons Romanovs, Gosdomas deputāts. Krievijas nav. Ir tikai kolonija, un ne tikai kolonija, bet kuru pārstāvīgi pazemo un māca. Nikolais Starikovs rakstīs, nedaudz gadu laikā izveidoja koloniju. Valentīns Katāsovs, ekonomisku zinātņu kandidāts, izmantojot pašu parastāko leksiku, var sacīt, ka valsti pēdējos 20 gados veido kā koloniju. Bet lūk, ko runā Klaus Švabs, Pasaules ekonomiskā fóruma prezidents. Viņš saka, ka Putins ir viņa komandā. Kad es pieminēju Mrs. Merkele un par Vladimiru Putinu un pārējos, tad tas liek atzīmēt to, ka mēs vēl šodien visvairāk lepojamies. Ir jaunā pauze, kā premjerministrs Trudeau, Argentīnas prezidents, Francijas prezidents Makrons. Klaušā 2007. gadā nošauta šo globālistu vārdus. Redziet. Viss, kas mūsu mēģinās tiek runāts, ir žagrāji meli. Un tieši šī ir tā sazvērestība. Viss, ko mēs redzam fiziski un garīgi saprotam, ka Krievija un Ukraina, Putins un Žiļenkis abi atrodas kontroles zem vienas varas Amerikas Savienības valsts un Vatikāna. Vatikāns nevienmēr atklāti piedalās šajā šausmīgā teātrī pēdiņās. Bet kā vairākums gadījumus Vatikāns strādās, spēlē tāda kā miera nesēju, bet svētie raksti noņem masku šai organizācijai, kas ir jezuīti. Par visiem pasaules valsts prezidentiem un cieniem valda Vatikāns. Reizēm to darot tīši, bet reizēm to darot cauri saviem palīgiem, Amerikas Savienotām valstīm. Jā. Un tagad, kad mums ir skaidrs, ka Krievija, kā arī Ukraina vada vienu un tie paši spēki, rodas jautājums. Kāpēc tika veidots šis asinājis konflikts? Kādi ir to mērķi? Georg Hegels, ekonomists, to apraksta šādi. Kādi izējoši no pandēmiju Covid vai karu, un kad šīs problēmas ir sācinājušās, piedāvā savu problēmu to atrisināšanai, kuras slēptās risinājums gara iznākums zinās tikai viņam, situācijas veidotājiem, lai nonāktu pie savu mērķa. Tas ir pasaulīgais viedoklis un nav no tiem sliktajiem. To var pieņemt vai nepieņemt. Taču raksti ir
atklājusi to, kas jau bija pasakīts, un tas ir pats galvenais. Tā ir garīgā atziņa, vai garīgā atziņa. Rodas nopietnas jautājums. Kāpēc taču ir spēki radīja šo situāciju, un kāds ir to mērķis? Un kāds ir to mērķis? Ir vēl viens viedoklis par to, ka dotais kara konflikts ir kāds ar Ziemju Ķēņu un diviem Dienvidu Ķēniju, jā, par ko tiek runāts Danijā atklāts 11. nodaļā. Es domāju, ka tā ir kļūda. Kāpēc kļūda? Gribu sacīt, ka Krievija nevar tik uzskatīta kā dienu valsts pēc viena vienkārša secinājuma, jo saka rakstīt, Dienvidu Ķēnijas ir ateisms. Un kā piemēru mēs nevaram nosaukt Krieviju par ateismu valsti. Vienā savā runā prezidents Puķins citē rindas un sētie rakstīt. Ateismu valstī tas nevar notikt. Ateisms ir pilnīga no Elohimā atteikšanās. Skatoties un klausoties šo drausmīgo viltīgo teātri, savādāk tu nenosaukt, gribētos beigt ar kādu priecīgu domu. Kas šajā konfliktā uzvarēs? Atklātās grāmatās 17:14 tiek rakstīts. Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo viņš ir Adonī kungu Adon kungs. Un ķēnī un ķēnīs, un viņu aicinātie izvedētie ir uzticīgie, kas kopā ar viņu. Kas būs tie, kas karos ar Jēru un viņu izvedētiem? To atklāja 12. un 13. teksti. Un 10 rāgi, ko tu redzēji, ir 10 ķēniņi. Tie valdību vēl nav saņēmusi, bet tiem ir ķēniņa vara dota kopā ar zvēru 1 stundu. Tie ir vienis prātis un notās savu vāru un spēku zvēram. Действовать царей – это тоже символ всех руководителей. Я на šeit ir premjeri, vadītāji, ko mēs te redzam. Trumps, Makrons, tas no Ķīnas varētu būt. Mercedes, zinu. Vai daudz nepazīstu. Nu, lūk. Jā, šie 10 ķēniņi ir arī kā simbols visiem zemes valsts vadītājiem, prezidentiem. Ko viņi darīs? Viņi apvienosies ar pāvestību, nevis apvienosies, bet ir jau apvienojušies un cīnīsies pret Jēru, un Jērs kopā ar saviem izvedētiem aicinātiem viņus uzvarēs. Vēlās liks jūsu uzmanību uz pēdējo tekstu. Viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas kopā ar viņu. Tie ir tie, kas ir kopā ar Jēzu Mašaku. Bet ne ar Jēzu Kristu. Tas ir mans komentārs. Tie, kas ir kopā ar Jēzu Mašaku, bet ne ar Jēzu Kristu, tie uzvarēs. Vai jūs esat visi kopā ar Jēzu Mašaku? Lūk, par ko jādomā. Un tas ir jautājums, uz kuru jums jāatur atbildē pašiem priekšēji. Vai Jēzu Mašaks ir jūsu valdnieks? Ja tas tā nav, tad ir laiks visu izmainīt. Griezieties pie viņa, sava radītāja. Nav svarīgi, cik daudz ļaunais es izdarījis. Viņš jūs var atbrīvot no visas vainas sajūtas un apvainojumu. Un jūs iegūsiet to mieru, šalom. Kā tad dod tikai viņš, Jēzu Mašaks. Ja jums kāds saka šalom, tas saprotiet, ka tas nav parasts sveiciens. Tas ir svētās tautas miers ar lielo burtu.
Miers, kas jums tiek dots. Es jums saku, šalom. Nu, lūk. Brahot, svētības tas nozīmē. Mans palīgs visam satītām, tā ir fondas mājaslapa www.pasaulevajā.lv. Nu, lūk. Šeit mēs varam beigt šo prezentācijas lasīšanu, varam arī beigt prezentāciju. Un tas ir ļoti svarīgi. Visi šie brīvprātīgie, kuri brauc cīnoties uz Ukrainu, brauc cīnoties Ukrainā pret Puķinu, nezina šo patiesību. Nezina, ka tas ir teātris. Nezinu, ka tā ir tā pāvestība, kur ir salīdzinājuši divas valstis kopā. Šis lielais karš, viņš pārvērtīsies par globālu karu, pasaules karu. To raksta svētie raksti, jā. Tā kā nav zināms, kas notiks ar Latviju, nav zināms, kas notiks ar Lietuvu un Igauniju. Tas viss nav, tas viss miglā tīs, to zina tikai pāvestība. Jā, pāvestība un Amerikas Savienotās valsts, jā. Lai sēdīs ik viens vārds, ko es lasu to visu, ir sevis, lai to rasa jaunie saucamie puikas, kuri ir aizbraukuši no Latvijas un karo Ukrainā pret Krieviju. Protams, viņi izjūta savu dvēselisku aicinājumu, jā, iet palīdzēt uzvarēt ienaidnieku, jā. Bet šis ienaidniekiem ir viens valdnieks, ir viens saimnieks. Un kāda ir tā saimnieka vēlēšanās? Tā ir ļoti vienkārša. Pasaules cilvēku skaits tiek samazināts pēc šo saimnieku vajadzībām. Cik daudz viņiem vajag, tāpēc arī šie kari tiek sarīkoti. Šeit ir jāvērts visiem tiem jaunajiem zaldātiem, kas karo ar MP5 rokās, karo pret Ukrainu, pret Krieviju. Tas ir veltīgs darbs. Veltīgs darbs. Aizstāvēt, jā. Arī Ukraina daudz darījuši tādu, par ko tiek Elohims soda. Un Elohims pieļauj šo karu, ja viņš izvēlās Krieviju kā šo zobenu, šo asto spēcīgo zobenu, ja. Un tā sākās šī pasaules sods. Tas ir viss Ukrainā un Krievijā, tas ir pasaules sods sākums. Vai Ukrainai ir tāda? Ukrainai ir ļoti daudz nepareizas mācības. Ir sevišķi tā ir kritīga mācība, kas ir pārsvarā ir Ukrainā, kā arī Krievijā, tā ir pareizticīga mācība, kur tiek pārmainītas svētu laiki, pārmainītas dienas, pārmainītas jaunais gads, tas viss ir pārmainīts pēc Toras. Tāpēc arī Elohims atļauj šo karu. Viņš vienkārši atļauj, lai sodītu. Mums jāgriežās pie sevi. Mēs lūdzu visus tos cilvēkus, ja, kuri aizbraukuši karot uz Ukrainu. Pārdomājiet savus domas, savus emocijas, nolieciet malā, paņemiet svētos rakstus, paklausieties, ko es rakstu savā mājaslapā www.pasaulevajā.
paklausieties un izlasieties vēlreiz šo prezentāciju. Jūs redzēsiet, jūsu domas mainīsies. Jā. Jūsu vecāki, jūsu tēvi, jūsu mātes uztraucās. Protams, jūs esat viņu bērni. Viņiem sāp. Ja būs šis zaudējums, ja jūs tiksies šajā karā nogalināti. Nogalināts par ko? Par to, lai nezinot, jūs pildat šo pāvestības un Amerikas Savienoto mērķi iznīcināt cilvēkus. Un jūs nevariet izbēgt no soda arī tad, ja nonāksiet debesīs, ja būsiet pārkāpuši vai nezinādami šos Elakīma likumus, kas ir Torā. Esiet svētīti, saprast mani, lai Elakīms jūs svētī un apsargā. Amen.